jau paliek jautrāk, kolēģi, vēlreiz. Nevajag baidīties no krievu valodas, jo mēs, krievu runājoši latvieši, ir šīs valsts pamats, Kola kungs, nu nav vispār vietā saukt mani par kaut kādas okupācijas piedošanu paliekam. Kas par absolūtu murgu, uz dotu momentu, ka minimums 40% no Latvijas iedzīvotāji ir krievu runājoši, un jums to ir jārespektē. Un ja mēs runājam par konkrētu lietu, Kola kungs, jums nāksies to respektēt. Jums nesanāks mums kaut kāda veida visus izolēt un nosūtīt kaut kur uz mēnesi. Tā nebūs. Galvenā ideja ir cita. Ja uzņēmējs spēj nopelnīt lielāku naudu, lai samaksātu lielāku nodokli, lai jums, Kola kungs, kā komisijas vadītājiem, būtu tā superīga alga, ko jūs viņam traucējat? Nekādā veidā tas neapdraud neatkarību, par kuru es pats personīgi stāvēšu līdz pēdējām. Nekādā veidā tas neapgrūtina un neapdraud latviešu valodas zināšanas. Man ir 3 bērni un 3 pārvalda latviešu valodu, un nav nekāda jautājuma. Lielākā daļa no krieviem, kas dzīvo Latvijā, no cilvēkiem, kas mājās runā krievu valoda, zina latviešu valodu. Un jūs tagad mūs apmelojāt. Absolūti atklāti un klāji. Nav tādas statistikas, kā Latvijā dzīvojuši krievu valodīgi nepārzina latviešu valodu. Nav. Jūs tagad atklāti melojāt. Mēs tagad runājam par uzņēmējiem, par ekonomiku un par finansēm. Ja uz dotu momentu mēs varam dot iespēju mūsu uzņēmējiem pelnīt lielāku naudu, lai viņi to pelna. Diskriminācija un apdraudējums ļaut angļu valodai būt visur. Tas ir diskriminācija un apdraudējums. Diskriminācija un apdraudējums angliskošana, rusifikācija būs angliskošana. Latviešu valoda ir apdraudēta dēļ angļu valodas starp citu. Jo es vēlreiz atkārtošos, uz dotu brīdi latviešu valodas eksāmena rezultāts skola ir nekādi. Salīdzinājumā ar angļu valodu. Uz dotu momentu latviešu bērni uz ielas labprāt runa angliski. Uz dotu momentu uz ielas kolēģi, drusciņ klusāk. Uz dotu momentu uz ielas jauniešiem ir moderni un zolīdi savā starpā runāt angliski. Mēs nodzīvojam līdz brīdim, kad tas parāda līmeni jaunietim. Viņi savā starpā komunicējas angliski. Jūs varat iedomāties, līdz kādai situācijai mēs aizbraucam. Rosļikov kungs, jūs varat lūdzu nekliegt. Mēs visi jūs ļoti labi dzirdam. Paldies. Te jau saprotiet, ja parlamentam nospļauties, ka mums ir parlamenta vadītājs, kurš atbalsta šito visu gaudošanu, nu ko mēs varam izdarīt? Tikai runāt skaļāk un viss. Nu tad respektēt lūdzu tos, kas iznākuši runāt. Kad jūs runājāt, es stāvēju un klusēju, Kola kungs. Tas ir mazā cieņa, ko jūs varat izrādīt. Jo uz dotu momentu es taču atbilstu pilnīgi visām prasībām. Pilsonis esmu, latviešu valoda ir. Tad kur ir respekts un cieņa? Kur? Visu laiku tikai radāt ar pirkstu uz to pusi. Kurš no viņiem, es vēlreiz jautāšu, kurš no viņiem uz dotu momentu ar savu darbību kaut mazāk... Rosļikov kungs, lūdzu nesarunāties arī ar zāli. Tāpēc es turpināšu, kolēģi. Vēlreiz, nemarginalizējam cilvēkus, kas dzīvo Latvijā. Viņi nevienu neapdraud. Nemarginalizējam uzņēmējus, kas nodrošina jums algu, Butāna kungs. Jūs un es... Butāna kungs, jūs un es un pārējie deputāti uz dotu momentu mēs sežam uz kakla uzņēmējiem. Jo mums nav naftas, mums nav gāzes, mums ir uzņēmēji. Apvienotais sarakstu Latvija zina. Jaunieši bēg prom no valsts, jo šeit darba nav, šeit atalgojuma nav, šeit kredītu nevar saņemt. Šeit attiecīgi... Rosļikova kungs, vēlreiz lūdzu nekliedziet. Uz dotu... Nu tad pārvaldiet kārtību zāli un būs kārtība. Uz dotu momentu jaunieši bēg no valsts, jo viņiem, kā bija solīts, nedos nec kredītu, nec normālu darbu, kamēr viņi nebūs armija. Kolēģi, kas lūdzu? Rosļikov kungs, nesarunāties lūdzu ar zāli. Cik cilvēki ir cietuši, parādiet kaut vienu. Tas nav jautājums. Jautājums par to, ka jūs marginalizējat krievu runājošos. Tas ir fakts. Tas ir nepieļaujams. Rosļikov kungs. Vēršam uzmanību uz to, ko mēs darām kā likumdevēji. Nevis visu laiku nogrūžam atbildību uz citiem. Un vēlreiz, ja uzņēmējs spēj nopelnīt lielāku naudu, dodiet viņam tādu iespēju. Nu, nemarginalizējiet šo jautājumu. Viņš neeksistē dabā, šīs problēmas nav. Šī problēma pastāv tikai šeit un tikai pirms vēlēšanām. Vispirms mēs mocījām vecmāmiņas, tagad apstājamies un tālāk ejam pēc valodas. Pēc Eiropas parlamentārām vēlēšanām atkal būs kārtība, vai ne? Nu tā ir.
Tā ir uz dotu momentu. Jūs pacēlat tikai tās tēmas, kas jums ir izdevīgas. Nav nekāda sakara ar valsts nākotni. Nav nekāda sakara.